viesis, kā lai viņu piesaka. Kādreiz maziņš puika bija, neticēsiet, kad atnāks. Uzrakstījis ir, kad arī grāmatu ļoti laba lasāmviela, ja jums ir rīktīgi gribās aizmigt, pats pastāstīs daudz labāk. Un filmu nofilmējis pavisam nesen vada televīzijas raidījumu Dāmas un kungi Jānis Domburs. Jānis Domburs, dāmas un kungi. Jāni, iespējams, labvakar. Labvakar. Iespējams. Tas pat nav iespējams, tas ir reāli jau notika. Iespējams, tu dzirdēji, kad uznācu, bija uz pusi mazāk aplausi. Bet tu arī esi Jānis. Kā to skaidrot? To pirmo daļu vai to otro? Abas. Tik daudz nevar izskaidrot dzīvē, paliek neizskaidrot Tik lietas. daudz ne. Man tev ir daudz un dažādi jautājumi. Mēs sāksim ar to, ka tu esi uztaisījis jaunu filmu. Jā, kopā ar Podnieku studiju, ar Antru Cilinsku. Viens pats nē, to nevar izdarīt. Es sapratu, ka tu viens. Nu, redz, ne viss var vienmēr saprast. Jā, tāpēc man likās, ka rēcīgi sākumā kaut kāda Podnieku studija un viss kaut kas. Un beigās... Ne, viņi netaisa rēcīgas filmas, tāpēc arī tev tā likās. Jā, pēc treilera, komēdija, ja? Un, lai jūs saprastu, pa ko es runāju, man liekas, ka daudz vienkāršāk ir nevis izstāstīt, bet apskatīties, tāpēc palūkšu video trailerim. Lūdzu. Latvija. Mana valsts, mūsu valsts, bet šeit ir divas pasaules. Ir cīņa par brīvību, un tad tā beidzās, un Latvijā tas bija ļoti jūtami. Demokrātija mums ir dota kā iespēja, vai ne? Bet mēs to iespēju bieži vien neizmantojam. Tad, kad bija 36 vietas parlamentā, tad arī tā kā likās, ka uzdevums ir izpildīts, bet īstenībā tās ziepes tieši tad arī sākās. Nekā, dārgie puiši, par varu ir jācīnās. Varu nedrīkst tā atdot. Tur jau ir tā problēma, ka tie vadītāji, kas toreiz viņi padevās kārdinājumā. To jau nevar noliekt, ka tur bija tīri personīgi arī interesēties. Kāds būs likums, ko katrs dabūs no tā atpakaļ. Nevarēja to neredzēt, un ja viņi to nedarīja, tad var tikai domāt, vai viņi paši bija interesēti līdzdarboties, vai tikai piemiegt acis ar vēlāku kompensāciju nākotnē. Nu labi, lai viņi saka, ko viņi grib. Kas īsti te ir noticis? Brīvā Latvijā. Izrāda. To redzam, tajā piedalāmies, bet mācības pārāk ātri aizmirstam. Ceturtā Maija republika. Tik daudz smieklu pirmizrādē nebija. Vai Paldies. ne? Jā. Iespējams, pirmizrādē vajadzēja traileri rādīt tikai. Varbūt, jā. Es zinu, kā tu nonāci tam, ka jātaisa tāda filma? Jo, kaut kādā vienā brīdī pamodies, domāju, ko lai padara? Sen nav filma taisīta. Ko izdomāt? Jautājums, vai tu esi mēģinājis salikt savu radošo darbību 11 gadu vienalga izrādē vai vienā filmā? Es izdomāju, ka jāsaliek ir kaut kādas lielākās lietas, kas man liekas, kas tā kā ir jāpastāst tiem, kam bija cits svarīgāks darīšana. Sakot daudz kam līdzi, jāizstāst. Un cilvēkiem kaut kāds tāds spogulīts jāiedod, lai viņi var paspoguļoties, jo tā akcija sabiedrība jau visiem kopā pieder. Man ir kaut kā sanāca 25 gadus jocīgā kārtā visu laiku nodarboties ar kaut kādu visu to procesu preparēšanu. Tā arī sanāca.
Šitā salikās. Citi interesants jautājums. Interesē, cik zālē daudz cilvēku redzējuši? Maz. Rīgā ļoti maz rāda. Bet mēs, tā es varētu papsīlīt pats ar roku. Varam. Interesē. Cik daudz cilvēku ir redzējuši šo citu filmu? Līdz šim es varu pacelt roku, tieks redzējuši? Pamēģinām otru. Varbūt viņi nesaprat jautājumu, tā varbūt. Nē. Viņi saprat, ka tā ir reklāma. Nemot cilvēkus. Cik daudz viņi nav redzējuši? Nē, viņi sapratīja pirmajā jau. Tu arī nē. Nē. Jā. Es jau ar savām izrādēm neeju. Skatīties. Es arī raidījumus nekad nevaru redzēt no visādām foršām pozīcijām. Jā, es laiku jābūt studijām. Stulbi. Bet reāli tā filma, es nesalīdzinu, kaut arī tā izklausās, bet es nesalīdzinu. Jā. Ar ko tu nesalīdzini? Es kaut kad es biju uz homo. Kā ir tas teiciens, tēju ar tādu vai bez tādas aptis vai bez tādas aptis? Tas pats, jā. Tas ir tas pats. Tas ir. Jā. Tas ir. Es pat nezinu, vai man ir jāgateikt. Tēja bez cukura vai bez medus? Es nezinu, vai man ir jāgateikt, ar ko es nesalīdzinu. Nesaki. Jo tas ir tas pats, jā. Labi, bet es tev pateikšu, kas man liekas nenormāli smieklīgi, ka es tagad varu vērtēt no atsauksmēm un ceru, ka no visiem tiem, kas aizies, kas varēs vērtēt, ka ir, man liekas, latvieši kopumā sadalās divās lielās grupās. Vieniem ir klasika, ka viņiem vajadzētu būt pastāvīgi radīt portālu. Paldies tev. Es jau kaut ko pateicu tādu, ka tas vēl nē, ja? Es tā izmantoju iespēju. Jā. Ka vajadzētu radīt portālu Visslikt.lv. Principā, latvieši ir tāda liela daļa, kad Visslikt.lv tā ir tāda pastāvīgā konstanta. Un ļoti liela daļa, filmu arī noskatoties, apmēram tāda reakcija ir. Tur taisa animācija, tur kaut kāda ironija, nav varianta. Bet ir otra daļa. Jā. Būs vēl sliktāk LV. Un tur ir baigā tagad, starp skatītājiem ir konkurence. Ja? Es pilnīgi jūtu, ka ir konkurence. Un es viņam mēģinu tā veicināt tās pārdomas, ka vēl kaut kādas citas versijas tālāk. Ja, jo, man liekas, pēc Visslikt.lv, man ir sajūta, ka tādi portāli jau ir mums. Visi ziņu portāli. Ja, sajūta tev tāda ir? Ko tu pīpē? Kas vārdā sajūta tev rada jautājumus par pīpēšanu? Ja cilvēks iemīlējies, viņš nevar vienkārši būt pālī. Viņiem ir obligāti jāpīpē. Kaut kāds pārāk.